iesākt ar 12 veselības pērlēm. Mans mīļākais projekts, ko savā dzīvē esmu radījis, tāpēc gribēju labāko iesākt. Pirmais punkts ir iztaisno stāju. Vai kāds no jums ir lasījis Jordana Petersona grāmatas, vai vismaz zina, kas ir Jordans Petersons, pats ir roka? Jā, daudz. Okay. Tas ir punkts numur 1, un mēs to rakstam iztaisno stāju, un tas ir viens no augstākajiem apzinātības līmeņiem. Otrs punkts ir otra veselības pērle, ka cilvēks ir fiziska, sociāla un garīga būtne. Un katru piltuvi piepildi atbilstoši. Trešais ir stāsts, 3,5 vārdos. Klau mazdēl cilvēkā dzīvo 2 vilki. Labais un sliktais, kurš stiprāks? Tas, kuru tu vairāk baro. Tad viens boksa treneris perfekta frāzi izteicis ir, lai labāk justos, kustos. Jā. Nākamais 5. pērle ir cilvēks nekad uz kalna virsotas nav uzkritis. #ejam uz priekšu. 6. augsta līmeņa pašsajūtai vajag augsta līmeņa veselību. Un tad mēs aicinām nākt pie mums uz fizioterapijas centru. 7. ir, man liekas, kas ļoti man uzrunā, ir, tu būsi meistars tikai tad, ja tev būs nevis tikai panākumi, bet arī audzēkņi. Un 8. jautājums publikai arī, cik no jums zina vismaz vienu valodu, paceļam rokas? Ok, 2. Labi. 3. Ok. 4. Kāds? 4. Ir vēl. 5. Ok, tad tas, ko mēs sakam, ir jautājums, cik valodas tu zini, un iedrošinam apgūsti ķermeņa valodu. 9. miesa, tas ir dvēseles templis. Ja miesa sačervelējusies, kāda ir tava dvēsele? Un tad es izlasīju, ka man kolēģis ir pārfrāzējušas, ja tava miesa saspringusi, es parasti lietoju vārdu sačervelējusies. Tad ir Aleksandrs Usiks, vai kāds zina to ukraiņu bokseri? Zinam, jā. Un tad viņam ir superīgs teiciens. Super, paldies, izcili. Viņam ir teiciens, viņam vienā intervijā uzdeva jautājumu, viņš sevišķi labi neprot angļu valodu, viņam saka, Alexander, how do you feel? Viņš saka, I'm very feel. 11. ar dievpalīgu, un skaidrojums, ka tas nav tikai teiciens. Un 12. ir cilvēki nesasniedz savus mērķus, cilvēki līdz tiem izaug. Un tas tāds neliels ievadiņš par mūsu veselības pērlēm, ko mēs publiski sakam. Jā, mazliet pastāstīšu par savu bērnību. Bērnībā trenējos brīvajā cīņā. Tā kā mamma man veda arī uz muzikas skolu, uz peldēšanu, uz mākslas skolu. Uz orķestri, uz modernajām dejām, uz tautiskajām dejām, uz basketbolu, uz vieglatlētiku. Tas viņa mērķis bija mani, es nezinu, ko izdarīt ar mani, bet viņa teica, ka man bija astma kaut bērnībā, tāpēc man lika iet peldēšanā un spēlēt pušam instrumentus un pārējo es nezinu skaidrojumu. Jā, bērnībā mēs ar Bračku visu laiku skatījāmies teļuku, bet tas, ko tur rādīja televizorā, tur gāja hokejs, tad mēs gājām pagalmā no koka, klapējām nūjas, spēlējām tenis bumbiņu hoķi, rādīja Rembo, tad paši saprotat, ko darījām. Jā, un tad tālāk, protams, tajos sportveidos, kur gāja, man Dievs tā svētīja ar izciliem pedagogiem. Es nezinu, vai kāds no jums no mūziķa vides esat, bet es varu nosaukt dažus. Man bija saksofonā Edvards Raubiško, klavieres mācīja Ieva Dzērve, džēza ansamblī mēs spēlējam pie Raubiško, tādi smagsvari mūsu. Un jā, man ir viens izcils treneris, kurš mūs nevis saslimdināja, bet iedvesmoja ar sportu. Viņš ir no tāda miesta, kur ir apmēram 1000 iedzīvotāji, varbūt kādi 60 bērni un 59 ir pie viņa brīvās cīņas treniņos. Tā kā mums bija lieliski iespēja ar viņu izaugt. Un tad, kad es jau sāku trenēties basītī, tad es biju tāds
traks uz trenēšanos, gribēju ārkārtīgi sasniegt lielo sportu un trenējos apmēram 6 stundas dienā. Es nebiju baigi talantīgs, tāpēc man nevienā tur izlasē neņēma, bet tas, ko es darīju, pats sēdēju šādi uz tādas pašas lapeles, rakstīju treniņu plānu, gāju uz zāli, viens pats trenējos. Un tad tā pāris mēneši notrenēju 6 stundas dienā, tad bija pārslodze, aizbraucu slimnīcā, padzīvoju 1 nedēļu. Labi, tur apārstēju, izgāju ārā, tad biju vesels, vēlreiz pamēģināju 6 stundas dienā, tad līdzīgs scenārijs uz nedēļu stradiņos, un tad jau sapratu, ka kaut kas jādara pareizi. Un, braucot uz vienu treniņu nometni, iesniedzu dokumentus fizioterapijas izglītībā, un tad tur aizgāju treniņu nometnes, un beigās tāpatās arī palika tur tie dokumenti, nekur citur neiesniedzu. Gribēju banka augstskolā stāties, mācīties, kā pelnīt lielu naudu un būt baņķieris un bagāts, bet sanāca, ka trāpīju savā profesijā, varētu teikt, daļai netīšām. Bet, jā, gribēju arī šodien tajā pirmajā daļā pastāstīt par to, kas man palīdz, kas ir man tādi produktivitātes principi. Man šodien uzstādījums bija būt ļoti praktiskam, tāpēc uzsaliku 10 punktus. Un tad, kad šobrīd mēs esam 23 cilvēku komanda un aktīvi šobrīd mums arī darbā iet intervijas, mēs meklējam jaunus fizioterapeitus, jaunas administrācijas cilvēkus, un tie jautājumi, ko mēs prasam, līdzīgiem jauniešiem un cilvēkiem kā jums, ir īstenībā netik daudz par to, kāda ir tava iepriekšējā pieredze, bet mēs viņam prasam tādus jautājumus, kā kādas ir tavas vērtības ārpus darba? Kā tu atpūties pēc darba? Kas tevi atjauno? Kas tevi motivē? Kas ir lieta, pie kāda šobrīd strādā? Vai tu lasi kādu grāmatu? Vai tu strādā pie kādas savas prasmes? Tad mēs prasam pie tā, lai viņš pastāst kādu neizdevušos gadījumu, kur tev nav izdevies dzīvē, lai saprastu, kā viņš tiek ar problēmām galā. Jā, tieši tā, kā tu risini grūtības savā dzīvē. Un tas ir lielisks instruments, kas mums palīdz. Bet par manas produktivitātes principiem. Šoreiz ir 12 veselības pēras, bet 10 principi, ko esmu salicis, nav baušļi. Tie ir vienkārši mani produktivitātes principi, kas man palīdz iet uz priekšu. Pirmais ir 12 apmēram metodes, kā sportā definē sportistiem, kas ir labākā atjaunošanās pēc spēlēm, pēc treniņu nometnēm, pēc lielas slodzes. Un ir apmēram nodefinēti 12 veidi, tur masāži, tāliņģi, vēl kaut kādas lietas. Bet galvenā no tām ir miegs. Par katru dod punktus, bet numur 1 lieta, kas ir, ko tu nevari ne ar ko aizstāt, ir miegs. Tāpēc, kad man sagāja grīstē šī lieta, sāku nesāt vietpulksteņus un sāku mērīt, ko es pa nakti daru. Un ļoti interesantas lietas, un tad sāc analizēt, kas tev palīdz miega kvalitātei, kas tev nepalīdz miega kvalitātei, un tad tu saproti īstenībā, nevis ir grūti piecelties, ir rīts vainīgs, tad es esmu izmēģinājis kādus 59 rīta rituālus, kas tev ir jāsāk, lai tu pamostos, būtu enerģisks un tā tālāk, bet beigās izrādās, ka problēma bija vakarā, nevis rītā. Ja ir normāls vakars, tad ir viss kārtībā arī no rīta. Otrā lieta ir fiziskā slodze. Tas, ka, piemēram, ir tas stāstnieks pa kurpnieku, jūs visi zinat, ja? Bet es gribu teikt to, ka cilvēka ķermenis ir kā vecs dīzeļa mašīna. Varbūt kāda jaunā paudze mazāk zina, bet agrāk dīzels bija tāds, ka tur sāk mašīna no krustojuma izbrauc un tur tāds zils mākonis izsprāgs no izpūtē ārā. Lūk, tad tas, ko vajadzēja darīt, bija izbraukt uz kādas lielas šosejas un rīktīgi tur uz kādas 120 nodot, un tad tie filtri iztīrās. Cilvēka ķermeni ir tieši tāpat. Ja cilvēka ķermenis neizsportojās un viņam ir 500 soļi dienā un augstākais puls ir, 100, tā kad gāja, pa trepēm augšā, tad ir problēma. Cilvēka ķermenis ir radīts, lai viņu kustinātu. Ir definīcija ķermenim, tas ir balstu un kustību aparāts.
Ja, ķermeni zinātnē, fizioterapijā sauc par balsta un kustību aparātu. Un tad tas, ko mēs mācām katru dienu cilvēkiem, ir, ka tas ķermenis ir jālieto pēc lietošanas instrukcijas. Respektīvi, ja mēs sēžam un spiežam podziņas, tad, un nesperam tos soļus un nekustamies, tad kaut kas noies greizi. Droši vien kāds, kurš IKEA skāpi ir skrūvējis un nav paskatījies lietošanas instrukcijā, tad gala rezultātā varbūt būs krēsls, nevis skapis. Trešā lieta, kas man palīdz, ir, kad ir jābūt sistēmai, nevis motivācijai. Piemēram, mēs jums šodien pastāstījuši foršas lietas par ķermeni, un tā jums visiem būs motivācija kaut ko darīt. Un tad ir tas teiciens, kad jūs aiziet mājās un uzrakstat virs gultas uzrakstu sākšu no rītdienas sportot. Un tad pamosties no rīta, kā negribās izlasi, no rītdienas tikai jāsāk. Tāpēc motivācija ir kaut kas tāds, kas ir ļoti mainīgs, kas ir atkarīgs no tām sajūtām, no ārējiem apstākļiem, bet sistēma ir tā, kas tev ved cauri dažādām sezonām, gadalaikiem, dzīves notikumiem un tā tālāk. Tāpēc rekomendācija, tāds ieteikums ir atrast vietu, kur tu regulāri ej, sporto, piesako kādam treniņam, ļoti dažādas iespējas šobrīd ir, bet kad tu zini, ka tev grafikā tas ir, vienalga tu gribi vai nē, tev tajā dienā ir treniņš, tu ej un izdari to lietu. Lūk, ceturtā lieta – ūdens. Mēs visi zinām, ka jādzer ūdens, bet viena patiesība, ja neko nemainot, tu vienkārši sāks dzert ūdeni, viss, kas notiks, tu biežāk vienkārši stolaties. Tas veids, kā to ūdeni dabūt iekšā savā šūnā, ir, ka tev tā šūna sākumā ir jāizkustina. To jārada pieprasījums tai šūnai ir. Jo, ja tā šūna nekustās, viņai viss iztek cauri. Tā kā jādzer ūdens, bet tikai tad, ja tu izkusties, atkal priekšnoteikums. Piektā mana produktivitātes lieta ir lūkšanās. Protams, cik izdodas miesu uzvarēt, tad praktizēt ikdienā lūkšanu. Mēs ģimenē arī to cenšamies darīt, un kādu laiku arī praktizējam tādas vecas lūkšanas, kas jau uzrakstītas, un tas mums tā pēdējā laikā uzrunā. Tas, kas, piemēram, šodien ir tāda modes lieta, jeb ko tāda industrija, Instagram industrija piedāvā, ir fastings. Daudzi fastot, visādas intermittent fasting un tur dažādas vēl fasting, bet gavēns īstenībā ir tāda ļoti, ļoti spēcīga lieta, kas var palīdzēt atrisināt tās dzīves jautājumus. Un kā es vismaz to saprotu, ir tas, ka tu uzvari miesu. Un tad, kad tu atsakies no kaut kādām lietām, tad tev cita maņa, ja gars iekšā sāk kustēties un var mazliet vairāk sadzirdēt sevi. Un tāpēc arī tas, ko cilvēki piemēram ielien aliņģī vai fasto, tas arī tāds labs praktisks veids, kā savu ķermeni miesu kalpināt un uzvarēt. Sestā lieta, bez kā mēs nevaram dzīvot arī ģimenē, ir svētais vakarēdiens. Ja kāds lasa Bībeli, tad Jāņa evaņģēlijas 6. nodaļā. Tur ir spēcīgas lietas, tāda īpaša savienošanās ar Kristu. Tas ir tāds stūrakmens. 7. lieta ir izglītošanās. Tāda sajūta ir, kad vienmēr jābūt kaut kādai lietai, kaut kādam cilvēkam, kādai grāmatai, ko es izzinu, ko visu laiku gribās saprast, vai kāda tēma. Tad padziļināt to arī caur grāmatu, caur kaut kādiem podkāstiem vai kaut ko tādu izzināt. Tas fonam vienkārši jābūt, kas liek tādu domu, ieliek fonā, kad tu visu laiku ej uz priekšu. Vai nu kaut kāda profesionālā metode, ko apgūst. Tā izglītošanās numur 7. 8 ir, kas mums tāda arī svēta lieta, ir ģimenē svinēt dzīmenes kopā, svinēt dažādus svētkus, vārdienas, baznīcas svētkus, tad mēs vienkārši tādas būšana ģimenē pie pusdienu galda, tas ir ļoti, ļoti svarīgi priekš mums visiem. Un 9. lieta ir, ko es arī ceru rītdien izdarīt, ir lietu saraksts, to-do lists, kas ir, un tad es jūtu, ja man iet pāri 60 lietām, tad vajag piesēsties atkal, pārskatīt visu, pārrakstīt punktus, sastrukturizēt. Un tad, kad telefonā
pierakstu skaits iet virs 60, tad arī vēl citreiz nav ok, bet tad, kad jau datorā arī 60, kopā 120, tad ir jāsastrukturizē viss atkal. Un 10. pēdējais punkts ir tas, kad nekavēt 5 minūtes no rīta, jo tad uzreiz tu jau sāc dienu stresā, it kā kaut kur skrien, kaut ko neizdari, un uzreiz tu esi tādā uzbudinātā stāvoklī, un tas viss, tās 5 minūtes visu laiku kavē. Piemēram, man ir sākās pieraksts 8, es knapi tur ieveļos bez 3-8, es jau mājās esmu kaut ko neizdarījis dēļ tā, kad es, nezinu, pēdējā brīdī es piecēlies vai 5 minūtes pa vēlu daru, sāku ar pacientu 5 minūtes vēlāk, tad otram atkal 5 minūtes vēlāk sākās, tad pusdienām 5 minūtes vēlāk, tad uz mītingu jāskrien, ir jābrauc par sarkano, tur rekur par autobusu joslu jābrauc, vefā ir, un visu laiku 5 minūtes trūkst, tāpēc tā ir 10. lieta, lai diena noritētu laba, bez spriedzes, ir nekavē 5 minūtes no rīta.